Sveiki, mani sauc Aigars, un jūs esat BeSafe Latvija YouTube kanālā. Šis ir kanāls par darba aizsardzību ikvienam, kā arī ik viens var piedalīties tā pilnveidošanā, uzlabošanā, atliek uzrakstīt e-pastu vai kā citādāk sakontaktēties, un tā tad rezultēties tas var ar kādu video materiālu, kas būs interesants ne tikai konkrētam cilvēkam, bet visiem pārējiem. Tāpatās var dalīties ar šo informāciju, tā kā izmantot maksimāli, ja jūs uzskatāt, ka tas ir tā vērts, lai mums visiem drošs darbs. Tad šajā video nedaudz tāda praktiskā darbošanās, kā es darbojos ar cilvēkiem un mācu viņiem to, kā iekārtot savu biroja darba vietu. Kāpēc ir svarīgi šie praktiskie darbi, vai es viņus saucu dažreiz par eksperimentu, ja, tātad, lai praktiski padarbotos, lai cilvēki redzētu pie tam, parasti tas tiek taisīts, ka kaut kādi cilvēki darbojās, kādi ir tā kā novērotāji, un attiecīgi, protams, nākamā reizē tos cilvēkus var arī pamainīt. Līdz ar to pastamies, kā praktiski attiecīgā lieta, par ko mēs parasti esam runājuši, kā tā praksē, kā ar viņu jādarbojās un kā viņu praktiski var eksperimentāli var sakārtot, un, protams, arī izsakam kaut kādas lietas, kas mums liekas, kas bija pareizi šajā te praktiskā darba laikā un kas nebija. Protams, ir svarīgi precīzi nodefinēt, ko mēs gribam, kas kuram ir jāpaņem, kas kur jāiznes, kas kur jānoliek, vai kāda ir šī te eksperimenta būtība. Tāpēc arī šajā video ir uzrādīts, teiksim, gan mērķis, gan apmēram tas, kā tas tiek organizēts un kam ir būtiska nozīme. Protams, ka to mēs darām reizi gadā, tad, kad notiek instruktāži, vai tad to apvienojam ar teoriju, pirms teorijas, kas ir foršāk, vai varbūt tās otrādāk, vispirms izrunājam par teoriju un tad darbojamies praktiski. Un, protams, atceramies, kāpēc praktiskiem darbiem ir liela nozīme, tāpēc, ka cilvēki ir dažādi, daži labāk uztver to, ko runā, daži to, ko viņi praktiski, darbojās, un nepavēlti ir tādi audiāliķi un vizuāliķi un tam līdzīgi. Mēs dažreiz dzirdam tādus visādus vārdus, bet, protams, cilvēki mēs esam dažādi, un dažādiem cilvēkiem principā arī ir svarīgi dažādi nonest šo te informāciju. Šajā gadījumā, tātad, kā mēs runājam, mērķis būtu iemācīt pašam iekārtot savu biroja darba vietu, un tātad mēs iedodam biroja lietas, ja, un cilvēkam sakam, lūk, šeit tu atnāc pirmā dienā, te ir lūk tās lietas, kas tev ir, un tev ir jāiekārto savu biroja darba vieta. 3 lietas tātad par būtību, ja, tātad mēs iekārtojam šo te darba vietu, attiecīgi mēs pastīsimies nedaudz, kas ir iedots, ja, mūsu šajā eksperimentālā sadaļā. Piedalās principā viens, jo tas ir diezgan sarežģīti. Mums ir, protams, kad ir variants, ka mēs varam iedot telpu, kur ir 3-4 darbvietas, tad, protams, ka šie cilvēki būs vairāk. Bet principā tas ir viens, kurš tā kā kārto šo te darba vietu, un attiecīgi pārējie, tāda mazāka grupiņa, nevajadzētu būt ļoti vairāk par 20 cilvēkiem, lai viņi tā kā var apstāt riņķi ap šo galdu, skatīties, ko šis cilvēks dara, un attiecīgi kaut ko nokomentēt, vismaz beigās izteikt vēlmes, kas bija varbūt pareizi vai nepareizi, ja, un, protams, kad cilvēks, kurš šo eksperimentu novēro, tad viņš arī pasaka to gala slēdzienu, kas tad kopēji visiem šiem cilvēkiem ir bijis. Un, protams, cilvēks iemācās, kā saregulēt krēslu, kam ir svarīgi, kurā augstumā, kā novietot biroja tehniku, kā pareizi, kam pievērst uzmanību atbilstoši gaismai, kur viņi krīt un tam līdzīgi. Ja? Tā kā šis ir tās lietas, kas šajā eksperimentā vai praktiskā darbošanās būtu jānoskaidro un jāapgūst. Un, attiecīgi, kā es teicu, ir biroja galds. Šeit es iekopēju vienu bildi, uzreiz teikšu, šādus galdus nepērciet saviem darbiniekiem, ja, tātad par galdiem to, kādi ir labi galdi. Jā, šeit ir L-veida galds, labs galds, bet es teiktu, galdiem jābūt uz šīm te regulējuma metāla kājām, un tad attiecīgi lāžu lādes vai lādes
šis te bloks ir jāiegādājas atsevišķi, un tad viņu var likt zem galda vai likt blakus galdam un tam līdzīgi. Tāpat tās par krēslu. Un tad, kad mēs atdodam šim cilvēkam, galdu mēs atdodam tāds, kāds viņš ir, mēs viņu pievedam pie galda, bet, protams, krēslu mēs saregulējam minimālās pozīcijās, attiecīgi nolaižam pašu krēslu lejā, nolaižam atzveltni lejā, nolaižam roku balstus, ja viņi ir un tam līdzīgi, teiksim, tādā minimālā zemākā pozīcijā, un lai cilvēks tad var arī darboties, viņu saregulēt, pastīties, kur kas darbojās. Protams, kad šādās reizēs ir svarīgi, ka mums ir arī tā saucamā lietošanas instrukcija krēslam, kas palīdz, ja, un atceramies, tad, kad mēs iegādājamies šos te biroja krēslus un principā jebkuru darba aizsardzības aprīkojumu, mēs nerunājam nevis par sarežģītākām lietām, bet biroja krēslus tā skaitā, mēs iegādājamies šo te lietošanas instrukciju un cilvēkam dodam, lai viņš var saprast, kur, ko, kādā veidā var saregulēt. Iedodam portatīvo datoru, iedodam papildus monitoru, attiecīgi, protams, vadus, lai viņus var savienot. Skatāmies to, kā šīs lietas notiek, kādā pozīcijā, pret gaismas avotiem, augstumi vai ir pareizi vai nav. Un, lai, protams, var darboties, lai pilnvērtīgi ir šī darba vieta, tad dodam vēl arī citas biroja lietas klāt. Tad iedodam vēl tastatūru un, protams, iedodam peli. Un tad, kā jau es teicu, attiecīgi, ilgs tas pasva eksperiments nav, attiecīgi 5 minūšu, maksimum 10 minūšu laikā, tad faktiski tam ir jābūt gatavam. Cilvēkam ir jābūt iekārtotais šai darba vietai, kurā viņš tā kā būtu gatavs strādāt. Attiecīgi vēl kādas minūtes 5 varētu būt komentāri no uzraugošo puses, no kolēģu puses, vēl kāds secinājums no eksperimenta uzraudzītāja. Un tad mēs šo eksperimentu varam arī noslēgt. Attiecīgi vēl ir papildus idejas, kā šo eksperimentu kaut kādā brīdī pamainīt, jo, protams, no gadu uz gadu varbūt tās, ja cilvēki to apgūst, viņi ir sapratuši, vienu un to pašu var arī netaisīt. Bet, protams, ir mūsdienās daudz lietas, kā varētu viņu to eksperimentu papildus apgrūtināt, vai to tas ir viens, ir šis te galds, ir šobrīd sēdam bumbas, jā. Uzreiz gan teikšu, kad ar sēdam bumbām ir manā praktiskā dzīvē vairāk problēmas nekā atrisinājumi, bet par to kādreiz es uztaisīšu video, kur ar viņām ir problēmas. Laba lieta, bet, diemžēl, ilgstoši ergonomiski uz viņām strādāt, diemžēl, nav iespējams. Tāpat tās šie ergonomiskie palikņi ir pēlēm, ir tastatūrām, kad lietojam, kā noteikt, vai ir vērts vai nav vērts, jo, lai arī kādreiz teicu, ka visiem obligāti vajag, uzreiz var teikt, ka tur ir nianses, kad ir vajadzīgi viņi un kad nav. Tāpat tās galda lampu, kā mēs pareizi novietojam, lai mazāk krīt ēna. Ja mums vispār vajag galda lampu, jo principā pareiza biroja darba vieta ir iekārtot tā, ka šie 500 luksi, kas ir biroja darba vietā pie datora, krīt vai nāk no griestiem, no tā apgaismojuma, un galda lampa mums nav vajadzīga. Jā, galda lampa, tā kā papildus šis te apgaismojums, ja tiešām viņš ir nepieciešams. Bet principā pamat uzsvars būtu uz šo te augšējo apgaismojumu, bet tāpēc mums ir vajadzīgs šis luksometrs, lai pateiktu, cik šis te apgaismojums ir daudz vai maz, pietiekoši vai nepietiekoši. Un, protams, vēl varētu dokumentu turētāji, sevišķi tas ir saistīts ar grāmatažiem, kad ir jāvada informācija kaut kādiem datu ievadīšanas operatoriem, kā iekārtot to darba vietu, lai viņi, viņi būtu maksimāli ergonomiski pareizi. Bet šeit varētu būt tās tēmas vēl daudz citas, un tā kā katram ir iespēja to visu pilnveidot un izmantot, varu pateikt, ka cilvēki praktiski ir padarbojušies, viņi ir apmierināti un ieguvuši to, kam tad ir būtiska nozīme iekārtojot šo jau te biroja darba vietā, līdzīgi kā mēs, kad iegādājamies datoru, mums jau arī viņš ir jāsakārto. Tas nav tā, ka es apsēžos un uzreiz der tā kā uzliec. Un video noslēgumā vēlos novēlēt visiem foršu dzīvi, drošā darbā.